Sveiciens visiem, klāt jauns video ar eBay mantu atpakošanu, un, kā redzat, neliela kaudzīte ir sakrājusies, un tad ķeramies klāt un skatāmies, kas ir atnācis. Mums ir, lūk šāda rokas sprādze. Kad es viņu ieraudzīju, man viņa kaut kā ļoti iekrita actiņā. Ļoti simpātiska rokas sprādze, ļoti mirdz, un viņa ir diezgan smaga, tā kā no metāla, droši vien jau, kad ar laiku atkal nobružāsies šis spīdums, bet man ļoti iepatikās, varbūt arī tad uzliekam uz rokas, kā redzat, pat kamera nefokusējās un pārāk mirdz. Vienīgais ar šīm rokas sprādzēm, man liekas, esmu jau teikusi kaut kādos no video, kad es ilgi ar šādām rokas sprādzēm nevaru staigāt, ne tikai ar eBay un vispār ķīniešu rokas sprādzēm, jo man veidojās alerģija no visiem metāliem, no kā man nav alerģija, tas ir zelts un sudrabs, bet no parastiem metāliem man vienmēr pēc kaut kāda laika izmetās sīkas pumpiņas, bet, uz pāris stundām šādu bižutēriju es varu uzvilkt, un tad viņi nepaspēja izmesties. Gaisa atsvaidzinātājs. Šim gaisa atsvaidzinātājam es neviļus uzdūros virsū un ieraudzījis, domāju, jāpastāsta kas tad atnāks, un tāpat arī pasūtīju atsevišķi iekšiņas šim gaisa atsvaidzinātājam, jo, ar vienu tā kā būs pa maz, jo es nezinu, cik ilgi viņš smaržos, tā kā pasūtīja vēl, man liekas, 2 nāk tā kā līdzi, bet šis bija komplekts, kur nāca pats futrālītis, un komplektā līdzi nāca šis, šis mums ir plasmas, riktīgs plasmasiņš, baigi akurāti nav, bet viņš nebija dārgs, viņš maksāja kaut kādus 80, 90 centus, un pamēģināt. Kāpēc gan ne? Varbūt tad attaisam un pasmaržojam. Spēcīgs citronu aromāts, bet kā viņu ielikt? Galvenais teikt, kaut ko nesaplēst. Varbūt viņu vienkārši liek šādi iekšā. Man liekas, ka jā. Kā es pēc tam dabūšu ārā. Labi, ieliku šādi. Bet ļoti patīkami smaržo. Redzēs, cik ilgi automašīnā šīs smaržīgais smaržos. Šāds nieciņš nebija. Tabletes, un šīs tabletes ir paredzēts automašīnas vēja stikla šķidrums. Viņu jāatšķaida ar 4 litri ūdens. Šo tabletīti, un skatījos eBayā, kad ļoti labas atsauksmes par šīm tabletītēm ir. To arī video beigās atšķaidīsim. Speciāli taupīju 4 litri to bačoku, lai varētu kopā ar jums sajaukt šo vienu tabletīti. Kā tīrīs, to noteikti varēšu pateikt, tad, kad būšu ielējusi automašīnā, bet, ja šīs tabletītes darbosies un būs ļoti labas, tad noteikti es pasūtīšu tikai vienīgi no eBaya, jo šīs tabletītes kopā maksāja $10.
nu, pie dažādiem pārdevējiem atšķirās cenas, bet, nu jā, es pasūtīju, nu, tad arī kopā sajauksim un paskatīsimies, bet kā tīrīs, to es varēšu pateikt tikai vēlāk, tad, kad es būšu ielējis automašīnā. Nākamais, šeit mums ir iekšā skoča liplente. Šis skoča liplente nav parasts, nav vienkārši parasts skočs. Šis skočs tumsā spīd. Kāda bija mana ideja? Kāda ir mana ideja? Koridorā malas aplīmēt ar šo skoču un viss koridors būtu izgaismot. To arī apskatīsimies, vai viņš tiešām tumsā spīd. Nu jā, un tāpat arī pie pārdevējiem ir dažādi daudzumi. Ir metrs, ir 2, ir 3. Ja es nemaldos, man bija 2 metri, 2,5. Nāceros vairs no galvas, bet, nu, apskatīsimies, vai tumsā viņš vispār spīd un vai ir vispār jēga viņu līmēt vispār līmēt viņu kaut kur, ja viņš nespīd. Jā, beidzamā vairāk nav. Beidzamajā paciņā mums ir uzacu zīmulis. Nu, ļoti skaists iepakojums, nu, kā redzat, viss oriģinālajā kastītē. Nu, viss tā pa zolīdo ir. Nu, taisam vaļā, skatāmies, kas tad ir iekšā. Un viņš mums ir šķidrais uzacu zīmulis. Beidzamā laikā es lietoju šķidrus uzacu zīmulīšus, un šis arī ir šķidrs. Nu, viņš tāds diezgan tāds patumšs ir, bet, nu, tas noteikti ir jāliek uz uzacīm, un tad var skaidri pateikt, vai tiešām viņš der vai neder, jo bieži vien ir tā, kad uzvelkot uz rokas, viņš tā kā, nu, nepatīk, bet uzklājot uz uzacīm, saprotu, ka, jā, šis uzacu zīmuls tev der. Piedāvāju doties sajaukt vienu šo tableti. Es ceru, ka viss sanāks, un skatāmies tumsā, vai spīd šī liplente. Dodamies. 4 litri. 4 litri pudeli, 4 litri bačoks, kurā tad jauksim šo tabletīti. Tagad došos ieliešu šeit ūdeni iekšā. Ieliešu šo bačoku, šo pudeli ar ūdeni. Es domāju, kad šeit ir 4 litri iekšā, līdz malām nelēju, mazums kaut kādu ķīmisku reakciju notiek, bet es ceru, ka nē. Tad veram vaļā, paskatāmies, kāda izskatās šī tablete. Tablete izskatās mums, lūk šāda. Tāda ar tādiem kā ziliem graudiņiem iekšā. Lūk, šāda viņa izskatās. Jā, un skatāmies, kas notiek. Tas iekrāsojās zils. Jā. Smaržosim. Smaržo pēc citrona. Bojās tad... Kāpēc pirkt pa 3 un 4 eiro govādu šķidrumu, ja var no eBay pasūtīt pa dolāru kādiem centiem, un ir mums 4 litri vējstikla šķidrums automašīnai. Jā, droši vien viņš būs varbūt jāsakrata. Lūk šādi. Spēcīgi spīd, nezinu, kāpēc kamera viņa tādās tā kā līnijās viņu rāda, bet dzīvē viņš tiešām ļoti, ļoti spēcīgi spīd. Kamera nedaudz viņu tā kā pieklusina, bet
jā, skočs ļoti, ļoti spīd. Nu, tā kā atliek tagad viņu tikai pielīmēt. Un viss. Tik un likās interesants šis video un noderīgs. Un tad jau tiekamies kādā no nākošajiem video. Atā!